Pret Kanādu 3-3. Vārtos brīnums rāda Juris Klodāns. Savukārt pretinieku vārtos 2 ripas iemet Aleksandrs Kerčs. Pirmajā trešdaļā tieši pēc Aleksandra meistarības apslidojot vārtus un ar elegantu pauzi noguldot kanādietu Šonu Burku, tika atklāts spēles rezultāts. Otrās trešdaļas 33. sekundē Robs Bleiks panāca neizšķirtu. Bet ilgi nebija jāgaida līdz Kerča vēl vienam meistarstiķim. Vairākumā atkal tika panākts Latvijai labvēlīgs rezultāts. Savukārt ar šķēlienu no zilās līnijas naglu pretinieku vārtos iedzina Sergejs Čudinovs un 3-1. Lai arī pēdējā trešdaļā pārsvaru noturēt neizdevās, tomēr pirmais punkts A grupā bija izcīnīts, kas bruģēja veiksmīgu čempionāta turpinājumu. Teikšu tā, ka mēs, man liekas, neviens neticējām, ja, ka mēs Kanādu varēsim apspēlēt. Jo, kā tu saki, tur spēcīgs sastāvs bija un mums tomēr sākums bija nevisai veiksmīgs. Tad, kad aizgāja viss, mēs konstatējam, ka ir iespējams to spēli vinnēt, ja, un radās tāda pacelātība, ka, davai mēģināsim nosargāt. No sākuma it kā, neielaist, tā mēs vienu iemetām, tā mēs otru iemetām, tā jutās. Beigās mēs konstatējam, ka mēs to spēli varam vinnēt. Un jāatcerās, ja, kad man bija tāda izdevība iemest vēl 4. vārtus, kad kā metiens bija pa vārtiem, bija spēcīgs, bet vārtsargam tieši trāpīja cimdā iekšā. Un līdz ar to arī kanādiešiem, ja būtu radusies tā starpība 1-4, es domāju, ka varbūt viņi būtu salūzuši.